Beidzot. Gadā, kad visādi mākslīgā intelekta saukļi tiek mesti pa labi, tur pa kreisi, kur daļa ierīču sola vairāk nekā sniedz, ir patīkami atgriezties pie pamatiem. Jaunākiem Google vidējā segmenta A sērijas tālrunim nav jāpiedāvā kaut kāds jaunākais, svaigākais dizains, nav ne ar vienu jāsacenšas mākslīgā intelekta spējās, nav jābūt jaudīgākiem, tam ir vienkārši jābūt tīram, ērtam un funkcionālam telefonam. Principā šajā telefonu guzmā, kur viss iepriekš minētais ir pār pārēm, šim ir jābūt kā, tādam garšas neutralizētājam. Un tieši to arī mēs sagaidām no telefona caurmērā zem 500 eiro. Un starp citu, arī tās mākslīgā intelekta lietas, kuras šajā ir iekšā, ir lietojamas un lielākoties noderīgas arī mums. Es šo telefonu iestatīju pilnīgi no nullītes, lai pārbaudītu tīru, nesamākslotu, neapkarinātu ar visādām lietām no sava ikdienas S24 Ultra. Pārnesu tikai pa lielam paroles un dažādus iestatījumus, lai visur nav jāalgojās tur iekšā. Un sāku savu vienkāršo dzīvi Google džungļos. Kopš kanāla pirmsākumiem es tikai varēju nojaust par ārzemju apskatnieku interesi par pikseļiem. Biju dzirdējis neviennozīmīgas atsauksmes no tiem drosmīgajiem, kuri bija Latvijā nopirkuši zem letes, jeb oficiāli neatbalstītas ierīces, un tas tā, ka vienmēr ir bijis man tur kaut kur prāta kaktiņos, ka vajadzētu dabūt savas ķetnes pie viena pikseļa un apskatīt. Pilnai atrunai Google šo atsūtīja uz apskatu, bet arī bez tāpat būtu visdrīzākais šo nopirts, jo ja jau legāli var tagad nopirkt beidzot Latvijā ar visu servisu atbalstu, un interesi vienmēr ir bijusi, tad ir jāpamēģina. Un man uzreiz nenormāli patīk dizains. Es nebiju iedomājies, ka Google lētie telefoni šķitīs kaut kādā mērā tik blīvi un sakarīgi salikti kopā. Konkrētais man krāsās patīk vislabāk. Kaut krēmkrāsa laikam skaitās pikseļi viena no pamatkrāsām. Man nedaudz gan izbrīnīja LMT noteiktā cena 599 eiro, jo Aeronix piedāvā 569, bet tehniski laikam tam vajadzētu būt 499 eiro vai dolāru vērtam telefonam, sazin, bet jebkurā gadījumā Latvijā laikam visdrīzākais visi grib uz kaut ko uzvārīties. Es teiktu, ka uzbūves kvalitāte ir atbilstoša cenai, dizains ir līdzīgs iepriekšējos modeļos novērotajiem ar vizieri pāri korpusam, kurš ļauj tam diezgan stabili un pamatīgi stāvēt uz galda, kas man ļoti patīk. Korpus, lai arī ir no plasmasas, tas ir kvalitatīvs un neatstāja ne tuvu tik daudz pirkstu nospiedumus, kā to dara, piemēram, Pixel 9 telefoni. Tiesa var nedaudz just to, ka ir plasmas aizmugurīt un tāda bišķiņa maliņa jūtās, bet tas nav nekas tāds baigi wow, grande. Priekšā telefonam ir tiesa gan nedaudz pavecāks, bet Gorilla Glass 3, un es personīgi domāju, ka ja tāpat liksi virsū vāciņu, tad viss būs pilnīgā kārtībā. Arī bez vāciņa būs kārtībā. Telefonam ir IP67 ūdens noturība, tātad arī iemetot netīšām podā, viss atkal būs kārtībā. Tātad izturība un uzbūve, ček, viss kārtībā. Kas attiec uz iekšām, tad vispār Google Tensor procesori man personīgi bija jaunums, un es vispār nezināju, ko sagaidīt. Tensor G3 procesors iekšā, pieejamās atmiņas 128 vai 256 GB, 6,1 colas OLED ekrāns, 64 megapikseļu galvenā kamera un 12 megapikseļu selfiju, abas ar 4K ierakstīšanas spējām. Telefonam ir arī Wi-Fi 6E atbalsts un uz papīra nedaudz maza 4492 mAh baterija ar bezvadu uzlādi. Jā, baterijas izmēri un uzlādes ātrumi šķiet tādi nedaudz interesanti. Ar vadu 18 vati, bezvados kā gliemezis 7,5 vati, bet par bateriju vēl nedaudz vēlāk. Tā ka jā, šķietami viss, kas tev ir nepieciešams, bet nezināmais bija veiktspēja. Sintētiskie testi, kurus tagad skaties, pilnīgi noteikti nepasaka visu stāstu par šo telefonu un tā veiktspēju, jo tam pa lielam ir jādara citas lietas. Tam ir jāsamaksā par taviem pirkumiem, jāuzraksta kāds ēpasts vai īziņas, jāspēj tevi aizvest tur, kur tevi ir jānokļūst, jāpasarfo sociālos tīklos, varbūt kādreiz jāiesaistās sarunā ar Google Gemini. Jā, šim arī ir virsū jaunais Google virtuālais asistents. Atzīšos, pie pilnīgi tīra Androida man bija nedaudz pagrūtāk pierast, jo lietas, kuras uz citiem Androidiem šķita vieglas, uztverams un pierastas, uzsvars uz pierastas, šeit tiek risinātas nedaudz savādāk, kā piemēram tur mapju struktūras un to izveide, lietotņu atinstalēšana, widžetu salikšana un gal galā arī dažādu atlaižu karšu, iekāpšanas karšu, boarding passes un tā pārvaldīšana, bet atkal uzsvars bija uz vārdu pierašana. Līdz ar to mēs kā cilvēki pie visa jau pierodam un ļoti ātri var arī pierast pie tīrā Androida un kā Google atrisina šīs lietotāju saskarnes. Beigās gan secināja, ka tas viss kaut kādā mērā ir nostrādāts normāli, bet vai mums Latvijā
vēl nelīdz galam saprotami vai kā. Piemēram, Gemini īsti negribēja ar mani sadarboties e-pastu konspektēšanā, un te es noveļu vainu uz latviešu valodu. Tātad, principā, ignorēja visus manus citus Google kontus, īpaši tos no Google Workspace, bet Gmail, kurš bija iestatīts kā it kā galvenais, tā kā ņēma pretī, bet atkal tur iekšā kaut kādus e-pastus nevienmēr konspektēja vai atreferēja man, īpaši, ja tie bija pieņemti latviešu valodā vai saņemti latviešu valodā. Katrā ziņā ir jūtami daži izaicinājumi, ka tu nelieto telefonu ikdienā angļu vai kādā no citām lielajām pasaules valodām. Bet viss ir tikai laika jautājums. Vienīgi atkal paceļās filosofisks jautājums, cik ilgi mēs, nepacietīgā paudze, esam gatavi gaidīt uz solījumiem, jo parasti jau vajag tagad un tūlīt. Jebkurā gadījumā, ja jādara ar šo telefonu tas, ko dara ar citiem ikdienā, tu personīgi nebūsi vīlies. Rūgtums iezogās, kad vēlies ar šo pārtrumpot to, ko piedāvā citi. Gribu nedaudz atgriezties pie baterijas. Lai arī dīvaina apjoma, dīvaina uzlādes ātrumu ar vadu un bezvados īstenībā patiesi ir klasificējumi kā visas dienas baterija, un te cepuri nost. Ja izmanto ikdienišķi, noteikti pa nakti arī gliemeža ātruma uzlāde būs pietiekami ātra, lai bateriju uzpildītu, un tā būs saudzīgāk uzlādēta, kas varētu dot atkal savukārt ilgāku dzīvi kopā ar šo te telefonu. Protams, ja sāksi visu pēc kārtas tur filmēt, fočēt, pa labi, pa kreisi stāsts, būs nedaudz savādāks. Un runājot par filmēt un fočēt, pārbaudīsim kameras. Selfie kamera ir nedaudz jāpārbauda. 4K kvalitāte ar vēl balss uzlabotāju ieslēgta. Caurmērā ļoti laba kvalitāte. Jā, nav kaut kā tur mega stabilizācija arī elektroniskā, bet baigi arī īstenībā šai cenu kategorijai, šim telefonu segmentam, tas nav nepieciešams. Ar tumšajām gaišajām vietām tiek itin labi galā. Ja es pieeju vēl pie loga, sakarīgi Dynamic Range strādā, viss ir kārtībā. Valstīvais tas, ka nebūtu puslaikā zālīti jālaid. Uz dūdu ir ietaupīt visu. Nu ko, sāks ar normālā tagad situācijā, nevis tur kaut kādā pēkšņa stadionā. 4K 60 kadru sekundē galvenā kamera filmēšana. Es dodos no pasta ar savu jauno gūmu LTT Screwdriveru Retro Edition. Tā, kā mums tiek galā ar sauli kamera. Nu, daudz maz normāli. Lensa glērs. Šitas te, kur atspīd caur lēcu. Un tā lēts vai lēts stikls netiek pienācīgi galā ar šo uzdevumu, bet nu atkal jau diena, augusta saulīte, nav tas pateicīgākais laiks, lai testētu kameru. Kā fokus visu laiku mainās, bet tāpat laikā ļoti plūdeni pārmainās. Un tā, kas teiktu, patīkami. Ja mēs uzslēdzam selfie kameru, viens vienkārši neko neredzu. Es pats sevi neredzu. Bet šāda ir selfie kamera ar visiem zaļumiem, nezaļumiem. Dynamic Range pārmainās pietiekami normāli. Stabilizācija varbūt redzēja arī studijas kadrā. Nav tā pati lieliskākā šai te lēcei, bet tas ir tāpēc, ka šai lēcei nav optiskā stabilizācija. Un melnie riņķi zem acīm, Dievs. Jā, ir kaut kādi realitāte, bet nu ne jau tik izteikti. Tā kā jā, tie kontrasti starp gaišo un tumšo laiku ir itin jūtami, bet, nu, kā ir tā jādzīvo, atkal jau ir jāsaprot, kādā cenu kategorijā startē šis telefons, un šobrīd vidēji par kaut kādiem 400 līdz 500 eiro. To var iegādāties tā, ka ļoti normāli. Jā, Screwdrivers beidzot atnāca tikai 109 eiro, un beigās nevis $66, kā Linus raksta savā mājaslapā. Bet, nu jā, apmēram šādas ir tās kameras video filmēšanā tādā pašā standarta režīmiņā, izvelc un filmē vai izvelc un fočē. Un tad vēl atliek kaut kur sagrābstīt daudz kādas fotogrāfijas.
Kā redzi, pat ar visiem megapikseļiem tās ir normālas. Nekas pārsteidzošs, jo tam ir Pixel 7 kameras, tātad vēl vecāka telefona dzelž iekšā. Mani, īpaši augusta saulē, nedaudz atstāja ar pārdomām arī displejs. Jā, tas ir skaists, košs un ātrs, bet tas šķita nedaudz par tumšu. Īpaši tiešā saulē vienmēr bija jāgriežās, lai mēģinātu uzmest ēnu virsū tam. Bet kopumā ikdienas lietošanā, lielisks. Rezumējot, es gan nevaru nepieminēt divas pārdomas. Pirmā ir saistīta ar cenu. Nezinu vēl, kā tas būs Latvijā, bet parasti pikseļiem itin bieži parādās atlaides. Ja šim sagaidīsim atlaides, noteikti interesants un vērtīgs pirkums, kuram nav nekādu baigo āršķību, tas vienkārši izdara visu, ko vajag, bez kaut kāda tur baigā pompa. Otra lieta ir konkurence. Kanālā jau līdzīgā cenu kategorijā ir apskatīts, piemēram, Nothing 2A, un man jāsaka, ka tas arī bija sasodīti jaudīgs, tas pat bija vizuāli un jaudaziņā pārāks par Pixel 8a. Pixel trumpis ir tas, ka būs arī Latvijā pieejama Pixel Buds, būs arī Pixel Watch, un tas viss kopā dos jau 4. ekosistēmu mums parastajiem lietotājiem, starp kur izvēlēties, un jā, tu nepārklausies 4. jo arī Huawei nekur nav pazudis, arī viņiem ir telefoni, austiņas un pulksteņi. Kā tas viss strādās kopā? Es domāju, ka itin lieliski, bet to jau atkal rādīs laiks, kad arī tās ierīces būs uz apskatu, un nākamie apskati, kurus kā Aleša tu redzēs pirmais, ja būs piesakojies kanālam. Es teiktu, ka paldies par skatīšanos šajā apskatā, un tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!